Jau pavisam drīz pēc 1 mēneša Rīgā notiksies tāds pasākums kā Baltās naktis, kur ietvaros notiks vairāk kā 60 radošās darbnīcas. Un viena no tām tieši šeit, Vērmiņdārzā. Sauksies viņa Radu un rādi. Šeit jūs varēsiet taisīt stop motion, zīmēt ar gaismu un darīt vēl visādas trakas lietas. Tieši par stop motion es jums pastāstīšu sīkāk, jo man tieši ir paķēries līdzi fotoaparāts. Bet neapmustiet. Principā stop motion jūs varat izveidot arī ar parasto mobilo telefonu, kuram ir pietiekoši laba kamera. Tā. Pirmais, kas jāizdara, jāizslēdz fotoaparāts iekšā un atrodam tādu režīmu kā M, kur mēs varam kontrolēt pilnīgi visas iestatījumus. Tas ir diafragmas atvērumu, kā arī slēdža ātrumu, kā arī ISO. ISO uzliekam tā kā gaiši kā 200. Tā, lai jāizslēdz. Slēdža ātrumu uzliekam 1,60. Un diafragmu atveram līdz pašam vaļā, lai mums gaišāk ir bilde. Principā varam sākt fotografēt. Es domāju, ka es pagriezīšu to statīvu uz riņķi vienkārši. Viss. Principā diezgan kratelīgi sanāk, bet ja mēs gribam, lai nestaigā kadrs, tad vajag uz statīvu uzlikt aparātu. Bet tā, uz kuru pusi mums jāspiež tā, ok. Nu šādi. Tā, ka mēs to visu saliekam kopā Movie Makerā. Un vienkārši mums tur statīvs griežās. Un tas ir ļoti tā neinteresanti. Protams, jūs izdomāsiet kaut ko interesantāku. Tā, ka tiekamies pēc mēneša tieši šeit, Vērmiņdārzā.